iegriezienu, un jūs varat atbalstīt ar aplausiem. Pirmais iegrieziens. Nu lūk, tātad instrumenti katram māksliniekam ir visdažādākie, cik mākslinieki tos taisa paši. Arī, protams, donās ar Inesi. Tātad ir speciāli šeit paņēmuši līdz visdažādākos kaltus, zāģus, instrumentus, dažādas interesantas ierīces, kā piemēram šī, kas izskatās kā smilšpapīrs ar skrūvēm. Nu, redzēsim, kur viņi to pieliekos. Par to jau vēstīs arī pats darbs. Nu, lūk, un kā jau katru gadu, arī mēs ļaujam skatītājiem. Tā, nu, ja jums gribās mazliet smietiņu, tad varat palikt, bet, ja nepatīk, protams, atkāpieties mazliet. Bet ir baigi labi, okei, stulēt. Nu, lūk, tātad, vai kādam ir kāds ļoti interesējošs jautājums, ko jūs vēlētos uzdot mūsu māksliniekiem? Paceliet roku, un tad jau centīsimies rast atbildi. Tātad tāda iespēja droši izmantojiet, jo ne jau katru dienu jūs varat redzēt dzīvajā tik augstas klases profesionāļus, kas tagad, nu jau, es tāds laika kontrolieris, un nu jau ir atlikušas tātad 45 minūtes līdz tam, kad no šī kluča redzēsim, kas tad tur beigās sanāk. Kā jau teicu, tas ir komandas darbs, un kamēr Donāts darbojas ar lielajām konstrukcijām, Inese šeit jau nodarbojas ar mazu jubilieru izstrādājumu veidošanu. Nu, kā tu jūties, nav augsts? Nav, iet forši. Iet forši, Inese, protams, ir priecīga, jo viņām ļoti labi ir nostarpējuši 16. Ledus skulptūru festivālā. Nu, lūk, ja jūs kādu interesē, kas notiek, ja kāda no mākslinieka galvā paredzētajām detaļām pēkšņi aplūkst, ja? Tad ļoti vienkārši tā tiek salīmēta ar ūdeni. Tad to mēs salīmējam ar ūdeni, kas arī kalpo kā saistviela šīm te skulptūrām. Protams, pie attiecīgiem laika apstākļiem. Starp citu, visideālākie laika apstākļi ledus skulptūru veidošanai ir apmēram -15, -14 grādi. Tad šis te ledus padodās, tā teikt, visvieglāk. Jo, ja mums būtu -30 grādi, tas jau īpaši labi nekalpotu, jo ledus kļūst ļoti trausls, un ar to ir ļoti grūti strādāt. Nu, lūk, kā jau teicu, šis te arots, šī te nodarbošanās ir ne tikai emocionāli grūta, bet arī fiziski. Jo nu šeit mēs redzam vienu no mazākajiem zāģiem. Bet tātad veidojot komandas skulptūras, kas sastāv no 15 šādiem ledus blokiem. Tur, protams, taukā tiek ņemti daudz smagāki un nopietnāki instrumenti. Lūk, kā jau katram māksliniekam, arī, protams, ledus māksliniekiem ir nepieciešams ārkārtīgi spēcīgs izspēles instruments. Jo, protams, ka visu skulptūru viņš izdomā no sākuma savu galvā, un tad liec ledus klucīm pārstāv brīnumā. Lūk, atgādinu, ka 50 minūtes priekš ledus skulptūras ir ļoti maz, tāpēc arī mēs esam aicinājuši tikai pašus lielākos profesionāļus. Es gribēju aplaudēt mūsu Donātam un Inesei! Jābūt viesī! Jūsu priekšā ledus skulptūru veidošanas paraugu demonstrējumi. Tātad, kā jau teicu, nejauši tiešām, tas nebija ieskatās, nejauši izvēlēts cilvēks no skatītājiem pateicu tēmu, un māksliniekiem dažu sekundžu laikā bija jāizdomā, kas tad taps attiecīgi šai tēmai. Nu, lūk, protams, ka Donāts ir profesionālis, un ledus nav vienīgais materiāls, ar ko viņš strādā. Viņš veido gan sniega skulptūras, uzvarējis arī sniega skulptūru veidošanas pasaules čempionātā, un veido skulptūras no metāla, veido skulptūras no smiltīm, veido skulptūras no koka. Tātad no visa dažā. Ja? Tā pareizi, vai ne? Vai ne? Nu tātad mūsu draugs no Lietuvas Donātas Mockus, vēlreiz aplausī! Donātas ir viens no atraktīvākajiem un
jautrākajiem festivāla dalībniekiem. Piedalās mūsu festivālā jau daudzus gadus, uzkrājis kārtīgu pieredzi. Un, protams, arī kopā ar Inesi ir daudzu titulu ieguvēji, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Nu, lūk, ja jūs vēl nevienu jautājumu esat uzdevuši, tad es tā, no pagājušajiem gadiem kādi bija tie populārākie jautājumi. Tātad populārais jautājums bija, ar kuru materiālu ir strādāt visgrūtāk. No šiem tiem vai ledus, vai koks, vai šamots, vai metāls. Nu, un mākslinieki atbild tā, ka materiāls jau nav svarīgs, jo tas ir tikai izteiksmes veids. Pašu pamatā, visa pamatā ir ideja un tehniskā meistarība, tātad kā šai idejai pārtapt materiālā taustāmā lietā, jeb šo skaistā skulptūrā. Nu, lūk, mums tātad viss notiek, ir pagājušas 10 minūtes un varam jau sākt redzēt kaut kādas skulptūras aprises. Nu, pēc kā tas tur izskatās. Nu, kaut kas jau mums taps. Vai kādam ir nojausma, kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Lego cilvēciņš, malacīgs! Lego cilvēciņš! Vai tā ir, vai viņi ir uz pareizā ceļa, Inese? Tā, jo no jums ir laiks vēl apmēram, kādas 40 minūtes, varbūt mazliet vairāk. Skatīsimies, kādu laika apstākļiem, varbūt kādu 5 minūšu handikapu iedosim pa virsu, nu tad jau redzēs. Bet, nu, beigās skaitīsim laika atskaiti visi kopā, ja, nodēsim. Bet tas vēl pēc kāda maza brīdi. Nu, lūk, kā jau teicu, viņi sapratās no acu skata un nu jau katrs strādā ar savu skulptūras daļu. Tātad Donāts veido tādu kā pamatu un Inese strādā ar detaļām. Kā jau varat redzēt šeit Jelgavas skulptūra pašā, tad detaļām ir liela nozīme un, protams, tad jau redzēsim, kā mākslinieki šīs detaļas savienos, salipinās un kas tad tur beigās mums iznāks. Ja? Nu, lūk, tātad, vai jums ir augsti? Es te dzirdu? Nav augsti, vai ne? Ļoti labi, mēs esam parūpējušies, lai jums nebūtu augsti. Vienā no gadiem bija -18, un te tādas divas rindas stāvēja visi sala, bet līdz beigām noturējās. Un, protams, ka jūs arī noturēsieties līdz beigām, jo mēs redzēsim, kas tad šeit beigās mums taps. Nu, šī gara festivāla tēma, kā jau minējam, ir brīnumzeme, un, protams, ka mums šeit brīnumi notiek viens pēc otrā. Atgādinu, ka droši varat arī izveidāt mūsu sliktādiņu ar veselām 4 nobrauktumiem. Protams, ka atvildzēties, kurš grib atvildzēties Koskentorva ledus bārā un iestiprināties Jelgavas Kreklu kafejnīcās. Nu, lūk, mums viss šeit Jelgavā uzvaras parkā notiek. Atgādinu, ka festivāls pagājuši gadu svinēja 15 gadu jubileju, un šis tātad ir 16. festivāls, tātad festivāls 16. dzimšanas diena. Nu, lūk, Donātas, vai viss kārtībā, viss iet pēc plāna? Jau iet pa plānu? Plāns ir labs, viņš saka, nu tad jau redzēsim, viss jau viņš ir sniegā ledu. Nāc, es tev notīrīšu mazliet, kur tu tāds man te stāvi. Labi. Paldies, jā, nu turpini, laika nav daudz. Jā, tātad mums lēnām ritmē, nu nerit lēnām, nu jau ir 15 minūtes pagājušas. Drīz jau pietuvēsimies puses, tātad puslaika atzīmei. Nu tātad pusceļš jau būs noiets. Lūk, atgādinu, ka, lai veidotu ledus skulptūras, nu, ja jūs kāds izdomāsiet pēc šiem paraugu demonstrējumiem pievērsties ledus telniecībai vai vispār telniecībai kā tādai, tad ziniet, ka viens no vislabākajiem mācīšanās veidiem ir runāt ar cilvēkiem, konsultēties un kā paši mākslinieki saka, braucot no viena festivāla uz otru, no vienas infozijas kultūru uz otru, tātad dalīties pieredzē, dalīties pārdomās un, protams, tad jau
kādu pieredzi uzkrājot, jūs noteikti arī varētu būt šeit uz skatuves un veidot ledus skulptūras. Lūk, lai mazliet tad Donāts viņš jau, es viņa acīs redzu, kā viņam vajag mazliet siltumu, tāpēc paplaudēsim, lai tas siltums viņam aiziet. Paplaudējam mūsu Donāts un Inese. Donātas Nockas un Inese Valteri, šeit ir kārtīgs fanu pulks. Inese, Donāt, šeit ir kārtīgs fanu pulks jums. Jā, atbalsta arī pašie mazākie festivāla apmeklētāji. Nu tātad ledus skulptūra